brauc kuros gados? 80. Tad šitāds mocīts tev jau ir bijis? Nē, nu nav bijis. Nē, nav. Šeit mēs esam braukuši un jā, man bija Kaurovets, 175 kubi un tāds bāks, tā forma bija, bet nē, tas nebija, jā, tas bija 80 gadu vidus. Tā forma bija tāda, jā, bija tāds pols. Vai bija dzirdējis arī par Royal Enfield? Tu zini, ka jā, par Royal Enfield es esmu dzirdējis, es esmu pat remontējis, Darbnīcā viņš man ir bijis, bet pie manis ir bijis tie vecie modeļi, kuriem ātruma pārslēdzējs ir labajā pusē un bremzes ir otrā pusē. Jā, tāds man mocījis ir bijis baltā krāsā, jo viņi, man liekas, ka pārsvarā tur bija baltā krāsā, un tas bija tieši arī tur, no turienes atvests. No viņa, no tās Indijas. Un, tas iespējas man par viņa kvalitāti nevisai spoši ir palicies atmiņā, jo tur bija daudzas lietas, teiksim, metāls pārāk mīksts. Un teiksim, mums bija tā, ka motociklam tur bija vienkārši tur daudz, kas no tā rāmja atvibrējies noslēdzēja tur metināt, un tā metināšana ar tur nebija lāgi neizdevās, jo tas metāls apausējums bija kaut kāds īpatnis. Tāpat motoru uzbūva arī tāda, bet es šodien skatos uz šiem motocikliem, tad tur ir galīgi viss ir savādāk. Nu, ja mēs tā mēģinām skatīties uz to šodienas motociklu, teiksim, kas mums ir šeit, abi divi, tad motori gandrīz vienādi, ja, teiksim, viens ir 530, otrs ir 500. Nu, saka, šis ir tāds kafē reizes sacīksts stils. Ir kaut kas tur no sacīkstēm? No stila ir, jā, bet no sacīkstēm nē. Nē, nu var jau būt, ka to motoru var kaut kādīgi, nu viņš ir jāiebrauc, var jau kāds redzēs, kas tur notiekās ar ieplūdi, izplūdi. Var jau būt, ka viņi var pataisīt mazliet ķiprāk. Viņš ir stila motocikls. Es domāju, ka šis produkts varētu ieiet mūsu tirgo, jo tāda Coffee Racers stils mums ir. Šobrīd ir Latvijā. Motocikls arī viņš man pēc skata. Jā, man patīk. Nu, tad, teiksim, kas patīk un ko pārtaisīt? Patīk un ko pārtaisīt? Nu, tā īsti es te neredzu vēl ko pārtaisīt nemaz. Protams, ka gribētos nedaudz viņu tādu asāku, dinamiskāku, lai tomēr tas cēliens būtu. Un tas nav priekš tā, lai tu trakot, bet tas ir priekš tā, lai, teiksim, tajā pilsētas režīmā arī tu varētu izvairīties no kaut kādām avārijas situācijām. Tad motoram ir jābūt tādam asākam, lai tu var pamuktot, vai bedri kaut kā jābraukt, jā. Ko varētu vēl taisīt? Nezinu, tad viņš ir jāpapēt tuvāk un jāpaskatās. Es domāju, ka pirmajā brīdī neko. Teiksim, es pat neredzu, kas te būtu. Viņš ir smuks. Kā bremzes ātrums? Ātrums slēdzās tiešām labi. Nu, šis ir pilnīgi jauns. Es saprotu, ka ir tikai kaut kādi daži kilometri. Sajūgs varētu būt jāpieregulē vairāk, jā, tad savādāk. Tad tur būtu tas tā bremzē ātrumiem bija bišķīt savādāk. Mēriņas varbūt palielinās ir labi redzams. Jā, tad var redzēt visu, ko tur vajag. Teiksim, tā sēdu pozīcija man arī patīk, tāda attiecības starp sēdekļa augstumu un stūras augstumu. Ja, tad ir tas, ka nav pa zem, ka tu nejūties tā, ka mazliet traucē. Teiksim, man bija labi sēdēt. Protams, ka, teiksim, kaut kādā ilgu termiņā braukt ceļojumā, nu, tad tur būs nedaudz nogurs. Ja. Teiksim, tam motociklam man uzreiz, teiksim, es izbraucu ar to motociklu, man uzreiz prasās stūrīt nedaudz augstāk. Ja, ja tu sēdi tādā stāvus, ja, tad tā stūrīt, nu, drusku ir tās rokas, tad tev pa īsām, tev vajadzētu nedaudz augstāk. Vai nu šeit vajadzētu kādam kronšteinam, kas ir pacelt nedaudz uz augstu, vai ne pašai stūrē nedaudz augstāk. Ja. Tā ir. Bet šeit šīs attiecības ar sēdekļu un stūru, tā man būtu tāda, nu, jā, nav pa zem. Nav tā, ka tu esi tajā uz tā motociklu, kad tu sēdi, tagad tu esi tādā saspiestā situācijā, kad tu jūti, ka tev muguri ir saspringus, vai tu kājas ir, tas nav. Tā, nu, laikam, jā, Gaston, tev pieredze klasika ir laikam.
Ir gan. Es domāju, ir sākts ar visām DKV kopijām, kas bija 125, tātad 350 kokīši, jā, tad 49, M-kas, un viss, kas ir bijis pēc kārtas javas. Pēc savu klasiku es nobeidzu palielu nopietnu mocu Honda CB 750, bet, nu, tagad Latvijas, saprot, ir klasikas gabals kā Royal Enfield dabūjums. Jāsaka, ka arī beidzamā versijā ļoti godīgs mocis. Godīgi brauc, bremzējās, uzvedās, stingrs rāmis, velk labi. Droši vien, kad nav sacensības mocis, man prasītos šodien pieregulēt, pekas, ātrumručku, stūri bišķi augstāk, bet, teiksim, tādai mierīgai ar baudu izbraukšanai, man viņš ir pilnīgi derīgs. Jauda, nezinu, cik ir oficiāli daudz zirgu. Es teiktu, tā kā Rolls-Royce gandrīz pietiekami, lai pavizinātos, jā. Un patīkamākais tas, ka viņam laikam ir liels sparrats, pagaršs gājiens, viņš ļoti godīgi velk no apakšas, nav nekādas sajūtas slidināšanas, atlaid, brauc. Nu, ņemot vērā 500 kubus, divatā droši vien paliks slinkāks. Es domāju, ka diezgan labs variants klasikas, jo modē nāk tie jaunie, nu, neoklasiķi. Es domāju, ka šitas nemainoties būs trāpījis tur, kur citu būvē neoklasiķis. Atskat beņķis, tātad nodevs Latvijas ceļiem, arī labi. Nu, man gan gribētos mocis spīdīgi, jā, un man liekas, ka mums Hermējai tas teiciens, ka vislabākā krāsa ir viena tā melna. Es nezinu, vai šis nāk melns, šis ir zaļš un tā tālāk. Teiksim, ja es gribētu šitādi, es droši vien gribētu tomēr, ka mocis spīdīgi, to notrīt. Man patīk. Godīgi. Kickstarters, vai tu vari parādīt, kā darbojās tiem, kuri nezin? Jā, tas ir klasiski moču piezīme, jā. Aha. Ir ieslēgts ir. Lūdzu. Ja nosēžās akumulātors vai kā, viss notiekās. Bet tur ir savs šarms, vai ne? Protams, nu, īsti veču taupīt akumulātors. Taupīgs Latvijas. Viss tur darbiem, tu var piebraukt pie kafejnīcas un vieta. Bet kam jūs ieteikt? Viens un otrs ar kādam pircējiem? Es ieteiktu, ka paidītos, man liekas, ka viņš pirmā moča varbūt bišķi pa lielu. Ja viņš ir mierīgs. Nē, viņš ir mierīgs. Tieši, varētu būt pirmais mocis. Te ir, nē, skatoties atkal, mēs runājam par pirmo moci, un te ir tās svaru kategorijas, jā, tad atnāk, vai tur ir kāds, kurš ir sver kaut kādus 50 kg, vai kāds sver kaut pār pa 100, jā? Nu, 50, tur, teiksim, slaida blonda meitene, kas grib braukt pa pilsētu. Jā, ideāli, ne? Ideāli. Kas būtu ideāls mocis? Tas būtu tev. Tas būtu tev. Paldies, jā. Es varētu izvedot pienu par rajonu, ne? Jā, arī te varētu tādu groziņu uzlikt aizmugurē dārziņus, braukt uz tīru pakaļ, jā. Bet es domāju, tā pa pilsētu. Nē, tādā pilsētas režīmām tas ir tiešām ļoti labs motocikls. Atskars vēl pa mūsu ceļiem, beņķim, papildu. Mīkstāk. Beņķim? Jā. Jā, bet tikko tas beņķis ir ar papildus atspērēm un mīkstāks, viņš tev stabilitāti. Šitas droši vien nav puikām, šitas tādiem jau... Nē, noteikti ne. Tas nav jauniešiem, tas nav jauniešu motocikls, jaunieši pat virsū neskatīsies. Kas mīl klasiku, bet grib kaut ko uzticam. Jā, tad pirmām kārtām krāsojot. Kas tas ir? Jā, tu vajag būt 70 spīdrām, visam raibam tā kā ceļu vēdam, jā. Tad nē, tā ir droši vien šito jāpērk nav, kas zina, kas ir Royal Enfield. Es domāju, ka jā, jo ja viņš tagad ienāk tirgu, tad par Royal Enfield, protams, ka daudz jaunieši jau nezina. Jaunieši nezina, bet ir tā, ka, teiksim, tā vidējā paudze tomēr zina, tie, kas ir bijuši kaut kur ārpus Latvijas un ir saskārušies ar šo modeli, tad, ja viņš ir šeit Latvijā, tad viņš ir tāpēc Bet es zinu, ka daudz mani stāstījuši, mēs tur izīrējam, gribam atrast. Es domāju, vest un viss labāk nav priekš šitas vietas. Jā, tad viņš ir uz vietas. Tā kā mums stāst, šitas jau ir ar ABS, jāpēc tas mocis tik ilgi joprojām ir populārs. Domāju, piekritīs, ka motors. Jā. Motors ir baigi patīkams. Nē, motor, ko tu teikt, teiksim, man gribētu uz to jaudu lielāku, to dinamiskumu, bet viņš ir stabils. Ir jāatcerās, ka viņš ir gargājiena četrteknieks ar 2 vārstiem, bet viņš baigi godīgi visā diapazonā. Jā, viņam nav raustīšana. Baigi viegli sāk braukt. Viņam liels starats, teiksim, nebūs jāmācās. Piekrītu, man te arī prasies augstāku stūri. Tam man prasījās, lai te bākai tieštancēm bišķi uz priekšu būtu. Tas man Tādi padziļinājumi šitie, jā. Bet īstenībā ļoti godīgi uzvedās, godīgi stājās. Prognozējums baigi patīkās rāmi abiem. Tāds, stingrs, foršs mocis.
Un detaļas droši vien katrs pārregulēt ātrumklāts. Par to mēs vienojamies, ka tas ir Tas varētu būt, jā, tas ap divi ir domāt pilsētā. Jā. Ap divi Tā ideāli, man ierakstās tāda jauna blonda meitene slaidu. Slaidu, Jā. uz to Tu piestāvēs labāk, ne? Nu jā, uz to sarkano, jā, varētu tā būt. Un tas? Un tas tādam prātīgākam vīram, tu teici tā kā man, jā? Jā. Nu, varētu būt arī jaunāks. Nu, Kas vērtē 4 nočus, 1 cilindra, nu, kam nav jāmina kāja vairs. Un tāds uzticams par pretenzijām. nu un arī Pārvietošanas līdzeklis. prieka zina, kas ir projām. Jā. Jā, viņam ir ļoti liela vēsture, gara vēsture. Varētu būt, ka viņš nepilnīgi tur nav bijis līdz šim Latvijā. Nē, bet viņš nav domāts skriešanai. Nē, viņš nav domāts pabraukt. Mums arī šeit tā īsti paskatās. Šodien mēs speciāli sagatavojam ceļus nepriekš skriešanu. Nu, negluži pačunčināt, bet tā, nu. Jā, nu viņš ir braukšanai. Jā, šī tā kā braukšanai, jā. Un vēl es redzu viņam nišu. Viņš varētu būt arī, tas jāpar simpatētām, varbūt viņam varētu plaķot, viņš varētu būt. Nu, Nē, varbūt stilāgāt. Nē, atceries, bija jāvām tās vēlreiks plasmas, bija ļoti viegls, tāds super viegls un tāda var. Nu, kas tādiem nesteidzīgiem Patestējām uz kritienu. Jūs varat redzēt, ir tāda švīka, jā, mocīts ir slīdējis. Nu, ir sanācis tā kā ir sanācis, mocīts ir nogāzies gan zemi. Nu, mēģināsim pacelt viņu tagad augšā, es palūkšu arī savus kolēģis, lai tas notiek ātrāk un operatoram pienāks klāt, lai tad varētu redzēt, cik tālu un kas ir bojāts, jā. Uzliekam uz pekas un konstatējam tad faktu, kas ir mocim sabojāts. Pie kritiena mēs varam skaidri un gaiši redzēt, ka tā konstrukcija nav uztaisīta tā, lai uzreiz viss krāsojums būtu beigts. Tātad jūsu remonta izmaksas būs šis te gals, jā, šīs te uzliks uz izpūtēji, kas redzat ir nošvīkāts, jā. Arī šī uzlika ir nošvīkāta. Nu, diemžēl jāsaka arī izpūtējs megafons nedaudz šajā galā ir bojāts, jā. Nu, faktiski pārējais, viss, kā jūs redzat, ir darba kārtībā. Arī šis hēbels, ja, ir tikai nedaudz uzlocīts. Ja. Tad, ja jums ir jāturpina ceļš, tas nu ir jāmaina, bet nu jūs līdz garāžai noteikti varat tikt, protams, ja esat sveiks un vesels. Krāsojumā, kā redzat, nav nevienas švīkas, ja. Ne sēdeklis, ne pati bāka, nekas pārējais. Tad kopējās remonta izmaksas mums noteikti nepārsniegs kāds 500 eiro. Nedod pentalgīnu. Par ko vairs nav? Uz kurienes traumātas labāk? Tas man nesanāk. Aizmēs jau uz tuvāk, no tad tur pagaļ pārspēc. Traumpunkts ir, bet traumās nāk. Tā gājās.